Ja domā, ka Bobs Sūklis ir tikai muļķīga multene par runājošu sūkli, tu nezini viņa tumšāko pusi. Bobs Sūklis savās sērijās atstāja daudz jautājumu un noslēpumu, un tāpēc tika radītas tik satraucošas teorijas, ka bija neiespējami noticēt, ka tās ir patiesas. Bet uzmini ko? Dažas no šīm teorijām tika apstiprinātas. Apskatīsim Boba Sūklīša teorijas, kas šķita no dziļā tīmekļa, bet izrādījās patiesas. Cangreburgera slēpenā formula ir diezgan satraucošs noslēpums, kas radīs ļoti tumšas teorijas, un tas ir, kas pie velna ir Cangreburgera sastāvā. Laika gaitā visi trakoja, cenšoties atklāt slepeno formulu. Daži apgalvoja, ka kungs Kreps izmantoja pērļu mātes gaļu, tādēļ viņa sērijās neparādās. Citi apgalvoja, ka vecais vēžveidīgais ir sērijveida slepkava, kurš samaļ citus krabjus, lai uzturētu savu gastronomisko impēriju. Bija arī romantiķi, kuri teica, ka slepenā sastāvdaļa ir mīlestība, bet visvairāk garīgi slimie apgalvoja, ka tie ir Sūklīša Boba gabali. Daži uzskatīja, ka gaļa ir planktona ģimene. Starp šīm sādiskajām teorijām neliela fanu grupa pamanīja kaut ko vienkāršu un acīm redzamu. Kāds domāja, ka krabju burgeri ir gatavoti no aļģēm, ko? Un par spīti visām prognozēm tā izrādījās pareizā teorija. 2016. gadā Stīvens Hillenburgs oficiāli apstiprināja, ka krabju burgers ir vegānisks burgers. Tajā nav gaļas vai jūras radību, nav arī nekā neveselīga. Hillenburgs vienmēr ir noraidījis ātrās ēdināšanas industriju. Tāpēc daudzi fani sadusmojās, kad Sūklis Bobs sadarbojās ar Vendijs. Daudziem tas bija tiešs nodevums seriāla sākotnējiem garam un tā radītāja vīzijai. Krabju burgers nav noslēpumaina gaļa, tas ir no augiem, tomēr planktons atkal cieš neveiksmi, cik pazemojoši. Pāriesim pie nākamās teorijas. Bobs Sūklis ir autists. Daudzi fani gadu gaitā pamanījuši, ka viņš neuzvedas kā citi bikini apakšas iedzīvotāji vai parasts varonis. Viņas apsēstība ar darba rutīnu un nepieciešamība visu darīt vienādi katru dienu. Viņa īpašā jutība pret noteiktām skaņām un situācijām, kā arī burtiskā pieeja visam, ko viņam saka. Tas lika daudziem sākt domāt, vai viņa uzvedībai nav kāds dziļāks izskaidrojums. Bobs Sūklis arī bieži nepamana acīm redzamas sociālās norādes, nesaprot sarkasmu un viegli apjūk, ja kaut kas iziet ārpus viņa ikdienas rutīnas. Tas viss noveda pie tā, ka gadiem ilgi visi sāka izveidot teoriju, kas daudziem šķita izskaidrojam visu šo Sūkļa uzvedību. Bobs Sūklis varētu būt autisma spektrā. Ilgi bijusi fanu interpretācija 2024. gada jūlijā kļuva par kanonu. Toms Kenedijs, oficiālā Boba Sūkļa balss, publiski apstiprināja, ka šis tēls patiešām ir autisma spektrā. Bet ne tikai tas, viņš paskaidroja, ka šis stāvoklis ir tieši viņa superspēks. Toms Kenedijs salīdzināja Bobu Sūkli ar īstiem cilvēkiem, sakot, ka katrs pārvērš savas īpašības par stiprajām pusēm, un Boba Sūkļa gadījumā tas padara viņu unikālu, neatlaidīgu un patiesu. Pēc tam daudzas ainas ieguva jaunu nozīmi, un Bobs vairs nebija tikai dīvainītis grupā. Viņš kļuva par vienu no godīgākajiem un labāk izstrādātajiem animācijas tēliem. Bikīni apakšas ir televīzijas raidījums. Tagad mēs nonākam pie vienas no slimīgākajām un ekstrēmākajām teorijām Boba Sūklīša pasaulē – televīzijas raidījuma teorijas. Šī teorija kļuva ļoti populāra 2021. gadā un piedāvā kaut ko satraucošu. Bikīni apakšdaļa nav īsta pasaule, bet gan pilnībā uzbūvēts televīzijas laukums, līdzīgi kā filmā Trūmena šovs. Pēc šīs idejas viss redzamais ir scenārijā rakstīts un kontrolēts.
Daudzi tēli kā Dons Krabis un Arenita būtu apmaksāti, stratēģiski izvietoti aktieri, lai Bobs Sūklis nekad neatklātu patiesību. Un viens no spēcīgākajiem pierādījumiem parādās brīdī, kad seriāla stāstnieks vairs nav tikai balss. Sērijā Nekādu bezmaksas braucienu stāstnieks parādās fiziski un tiek notriekts ar Boba Sūkļa automašīnu. Tajā brīdī atklājas, ka viņš ir īsts cilvēks ar pilnu kameras un niršanas aprīkojumu, kas liecina, ka viņš dokumentē dzīvi bikini apakšā kā daļu no kādas produkcijas. Turklāt ir vēl viena vienmēr dīvaina detaļa. Cilvēka rokas seriālā pastāvīgi parādās. Tās palīdz, sakārto vai iejaucas, kad kaut kas noiet greizi. Teorija saka, ka šīs rokas ir ražošanas komandas. Lai Bobs Sūklis netiktu sabojāts un ņemot vērā, ka šīs frančīzes vērtība ir ap 13,7 miljardiem dolāru, ideja, ka viņš ir pārmērīgi aizsargāts, nemaz neizklausās slikti, taču galīgais pierādījums parādās sērijā Iesprostoti saldētavā no 6. sezonas. Tur Bobs Sūklis, Patriks un Kalamāris apmaldās Krabja restorāna ventilācijas šahtās un galu galā atklājas slepenu istabu, kuru kungs Krabis tur noslēpumā. Šajā istabā ir tiešraides ieraksti gandrīz no visām, bet tiešām visām bikīni apakšas mājām. Kad varoņi saprot, ka viņus novēro, parādās 2 filmēšanas komandas locekļi, kuri burtiski ir pieķerti filmējot viņus, un tas skaidri parāda, ka visa viņu pasaule tiek filmēta. Pēc šīs sērijas kopiena šo teoriju pieņēma, vairs nemeklējot attaisnojumus. Ir daži mēģinājumi to apstrīdēt, bet, godīgi sakot, kā mēs varam to visu noliegt? Bikini apakšas pilsēta ir kā būris šīm zivīm, un uzzinot, ka tā varētu būt televīzijas uzņemšanas laukums, mums radās nākamā teorija. Bobs Sūklis ir mūžīgs. Jā, tieši tā, kā tu dzirdi. Bobs Sūklis ne tikai izdzīvo sprādzienus, saspiešanu un daudzus ņirgāšanās gadījumus, ko izraisa Kalamārs, viņš arī šķiet nekad nevar nomirt. Viens no senākajiem pierādījumiem nāk no klasiskās sērijas SB129 no 1. sezonas. Kalamārs, noguris no Boba Sūkļa un Patrika, nolemj paslēpties Krabja Kaskarudo saldētavā, lai atrastu mieru. Problēma ir tāda, ka, kad viņu atkausē, viņš nonāk ceļojumā laikā un nokļūst tālā nākotnē, kur sastopas ar Bobu Sūkli un citiem Bobiem Sūkļiem. Tas nav pats satraucošākais. Tajā pašā sērijā rāda, ka Bobs Sūklis pastāvēja jau aizvēsturē. Burtiski mēs viņu redzam alu laikmetā, pavadot laiku kopā ar Patriku, kamēr pasaule tikai sāka veidoties. Un te ir galīgais pierādījums. Skvidvards māca pirmatnējam sūklim Bobam, kā ķert medūzas. 1000 gadu vēlāk tagadējais sūklis Bobs viņam pateicas par šīs spēles izgudrošanu. Vai tas nozīmē, ka tu vēlies doties ķert medūzas? Kurš bija tas enkurgalva, kas izgudroja to stulbo spēli? Tu, Kalamātu! Tas skaidri parāda, ka mēs neredzam dažādas varoņa versijas, bet gan vienu un to pašu Boba Sūklis, kas pastāv cauri laikam. Un, ja ar to vēl nepietiek, šī nav vienīgā reize, kad mums burtiski degunā tiek bakstīta viņa nemirstības ideja. Citās sērijās tiek parādīts, ka Bobs Sūklis var dzīvot mūžīgi, vai nu kā nemirstīga sūklis, kas peld pa visumu, vai pat kā dīvaina stikla burbuļa ar riteņiem, kā redzams sērijā PL 14-13. Un būsim godīgi, ja tev ir frančīze, kas ir miljardiem dolāru vērta, neviens uzņēmums neļaus savai zelta vistai nomirt. Tas padara šo teoriju ne tikai neizbēgamu stāsta ziņā, bet arī izdevīgu Nickelodeon maciņam. Bobs Sūklis nenovēco un pat nepazūd, viņš pat kļūst jaunāks kā vampīrs. Pirms pēdējās teorijas dažas goda pieminēšanas.
Patriks slepeni ir gudrs. Gadu gaitā Patriks ir ticis uzskatīts par vismuļķīgāko tēlu seriālā, taču daudzi fani ir norādījuši uz kaut ko satraucošu. Patriks nav stulbs, viņš ir manipulatīvs. Seriālā viņš vairāk kārt demonstrē pārsteidzošu inteliģenci. Taču vislabākais piemērs parādās 2. sezonas sērijā Slepenā kaste. Šajā sērijā Patriks visu laiku psiholoģiski kontrolē sūklīti Bobu, spēlējoties ar viņa trauksmi un zinkāri sava prieka pēc. Beigās Patriks atklāja, ka viņa slepenajā kastē ir tikai auklas gabaliņš, bet mājienā norāda uz slēptu nodalījumu ar apkaunojošu sūklīša Boba foto. Tā bija perfekti plānota manipulācija. Ja tā nav cilvēka uzvedība, kurš izbauda spēles ar sava drauga prātu, tad viņš ir nožēlojams psihopāts. Kalamardo ir nesaprasts muzikālais ģēnijs. 2. goda pieminēšana ir īpaši skumbja. Lielākā daļa izsmēja Kalamardo, jo viņš sevi uzskatīja par lielu mākslinieku, lai gan neviens neizturēja viņa mūziku. Tomēr šī teorija beigās tika apstiprināta. Sērijā PL 1413 tiek atklāts, ka dienu pēc Kalamardo nāves visa pasaule atzīst viņa mūziku par šedevru. Viņa māksla tiek svinēta, pētīta un apbrīnota, un Kalamardo ieiet vēsturē kā visu laiku labākais mākslinieks. Visnežēlīgākais ir tas, ka neviens nenovērtēja viņa pūles, kamēr viņš bija dzīvs. Bet nu labi, turpināsim ar pēdējo pieminējumu. Bikini apakšas pilsēta balstīta uz Bikini atolu. Tā ir viena no slavenākajām un satraucošākajām teorijām par Boba sūklīšu pasauli. Ideja ir vienkārša, bet spēcīga. Bikini apakšas pilsēta nav nejauša vieta, tā ir tieši iedvesmota no Bikini atola. Reāla vieta Klusajā okeānā, kuru Amerikas Savienotās valstis 40. un 50. gados izmantoja kā kodola izmēģinājumu poligonu, proti atomieroču sprādzieni neprātīgā apjomā, pilnīgi traki. Šī teorija skaidro, ka izmēģinājumi izraisīja mutācijas jūras dzīvniekos šajā apgabalā, tādēļ arī Bikini apakšā ir zivis, kas staigā, runā, strādā, maksā īri un pārdzīvo eksistenciālas krīzes. Tās nav parastas zivis, tās ir radiācijas izmainītas zivis. Gadu gaitā tā bija tikai fanu teorija, līdz 2021. gadā parādījās nērts pierādījums. Šovā Patrika zvaigzne sērijā Kas ir liels puika? Patriks 40. gados dodas uz bikini dziļumiem, kur smalkjūtība nav raksturīga. Parādās uzraksti, kas burtiski saka kodola izmēģinājumu zona, kā arī manekeni, kas sagatavoti sprādzienu simulācijām. Un, ja ar to nepietiek, šī teorija arī izskaidro smilšuci. Reālos kodola izmēģinājumos Amerikas Savienotās valstis jūras kara flotes kuģos Bikini atolā bija vāveres. Rezultāts – mutējusi zemūdens vāvere ar tērpu. Bez tā viņa nevarētu pastāvēt. Tātad smilšuce no eksperimenta kļuva par eksperimentētāju. Un kā ar pastāvīgiem sprādzieniem seriālā? Tie sprādzieni, kas notiek vienkārši tāpat un kurus neviens neizskaidro, nebija tikai nevainīgi joki. Nē, tās drīzāk bija norādes, ka skatāmies uz mutētiem zivīm. Un ja kādam vēl bija šaubas, 2024. gadā pats Boba sūklīša komanda apstiprināja, ka jūras dibens tiešām ir tieši iedvesmots no Bikini atola. Kodola izmēģinājumu vēsture mēs nebijām traki, skatījāmies multeni, kas radusies radiācijas dēļ. Nu jā, ja pieņemam, ka Bobs sūklītis var būt nemirstīgs, Patriks iespējams ir federālais izmeklēšanas birojs izslēgts manipulators, bet Skridvards nesaprasts ģēnijs. Paliek tikai viens neatbildēts jautājums. Kas pie velna notika ar seriālu pēc tam, kad tā radītājs vairs nebija šeit, lai to aizsargātu? Un šeit mēs nonākam pie vispretrunīgākās teorijas no visām – Stīvena Hilenburga redzējums un sūklīša Boba nākotne. Pēdējā patiesā sūklīša Boba teorija tā nav par ceļojumiem laikā vai sazvērestībām Bikini apakšā, bet gan par kaut ko daudz reālāku.
Konflikts starp Stīvena Hillenburga sākotnējo redzējumu un frančīzes attīstību pēc viņa nāves. Gadu gaitā vistrakākie fani asi kritizēja, kā Bobs Sūkls mainījās pēc radītāja nāves. Daudziem šķiet, ka seriāls zaudēja dvēseli un sākotnējo ieceri, kas to padarīja īpašu. Viens no spilgtākajiem brīžiem internetā bija sadarbība ar Vendiju, kas izraisīja dusmas Boba Sūkļa uzticīgākajiem faniem, jo tas vienkārši pārvērtās par mārketingu. Bet tā bija tikai problēmas sākums. Konflikts sākās, kad parādījās daudzie atvasinājumi, sērijas, priekšstāsti, paralēlās pasaules un bezjēdzīgas lietas, ko mums uzspieda. Jo būsim godīgi, tas viss pilnībā ir pretrunā ar Stīvena Hillenburga vēlmēm. Pat Pols Stīvits atklāti norādīja, ka šie paplašinājumi neatbilda Hillenburga vīzijai par jūras sūkli. Un lai arī tas nepatīk Nickelodeon, Boba Sūkls kādā brīdī bija jābeidz. Lai gan viņi vēl turpina, daudziem tas nomira kopā ar Hillenburgu. Tomēr vienmēr atradīsies dīvainīši, kas aizstāv šo paplašinājumu un apgalvo, ka Hillenburgs būtu lepns par sava radījuma attīstību. Diskusijas sāsinājās 2021. gadā, kad radošais direktors Vincents Vollers atklāja, ka Stīvens Hillenburgs zināja par spin-offiem pirms nāves un bija noskumis, ka neredzēja to īstenošanos. Tas dažus nomierināja, bet citus nē. Un līdz pat šai dienai liela daļa kopienas joprojām uzskata, ka spin-offi tieši pretrunā sākotnējam seriāla garam. Bobs Sūkls ir kļuvis par kaut ko, ko tā radītājs nekad pilnībā neatbalstītu. Tātad, vai spin-offi un prīkveli ir dabiska iemīļota darba attīstība, vai arī tikai necieņas izrādīšana? Tās bija visas Boba Sūkļa teorijas, kas, lai arī šķita trakas, izrādījās patiesas. Rakstiet komentāros, kura jūs visvairāk pārsteidza. Abonē un spied patīk, jo bikīni apakša slēpj vairāk noslēpumu nekā šķiet.